Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par kaskādu stilu tabulu izmantošanu, veidojot rāmi elementiem, border. Tas ir katram elementam var piemērot CSS stilu ar parametru border. Un tā. Mana vietne ir par to raksts, un te tālāk arī ir parādīti piemēri. Es atveru šablonu. Saglabāju to ar jaunu nosaukumu. Nosaukums būs 13 pasvitrojums CSS, pasvitrojums border. Saglabājam. Tā, uz doto brīdi apskatīsimies, kāds būs rezultāts. Mūsu parlokā. Atveram. Ir vienkārši divas rindkopas. Katrai rindkopai var piemērot kaut kādu stilus. Es esmu sagatavojis tādu jau sagatavi, lai viss būtu raitāk. Ar tegiem stēlu iekopēju. Tagad saglabāšu. Atjaunoju, nekas nav mainījies, un tas arī ir pareizi. Jo es nebiju piemērojis stilu rindkopas tegam. Un tā. Un tagad, lai piemērotu stilu, tad pierakstīšu atribūtu class un my1. Un tagad to patešu vairākas reizes. Un tā būs my1, pēc tam my2, pēc tam my3, my4, my5 un my6. Jābūt vēl diviem. Būs klasa my7 un my8. Saglabājam failu, atjaunojam saturu. Un tagad jūs redzat rezultātu. Tas ir dashed, rāmis ar parametru dashed, parametrs ar parametru solid, tas ir līnija, pēc tam dotted, punkti ir līnija, pēc tam double, te jūs varat redzēt pikseļu rāmjā izmēru pikseļos, to veidu, un arī krāsu. Tā border, tā rāme krāsu. Pēc tam mums būs groove. Pēc double nāk groove. Pēc tam reach, inset un outset. Te reāli to rezultātu nevar redzēt, bet mēs palielināsim visiem rāmjiem līdz 7 pikseļiem izmēru. Saglabājam, atjaunojam. Tagad jau var redzēt to rezultātu. Es domāju, ka tā ir noderīga lieta CSS stilā parametrs border, jo ar viņu var visādiem elementiem veidot tos rāmjus. Un, protams, ka tas nav obligāti, ka tām rāmim jābūt tikai rindkopai. To var piemērot jebkuram elementam, piemēram, vienkārši klasi varam izveidot. My5, te iekopēt šito saturu. Vēl tāds variants, kāds vēl variants. Unikālu elementu izveidot. My77. Un tā. Tagad saglabājam. Un tur, kur mums ir saturs, pierakstam. Piemēram. Div ar klasi, ar atribūtu klasi. My5. Saturs kaut kāds.
Un te būs div ar ID mai 77 saturs aizveram. Un te, lai būtu atšķirība, tad mēs te vienkārši pierakstīsim double. Saglabājam. Atjaunojam. Tad ko mēs tagad redzam? Ka klase ir mai 55 ir outside 7 pikseli. Un ar ID mai 77. Double, tas ir dubult rāmis. Un tā, paldies par uzmanību.